Daba, vide, zinātne un ķīmija. Tas viss mums ir visapkārt tik dienas. Bet kā kļūt par speciālistu ķīmijas nozarē un kādas mācību iespējas sniedz Rīgas valsts tehnikums pēc 9. klases absolvēšanas? To visu šodien noskaidrosim kopā ar mūsu ekspertiem. Šī ir viena no mūsu laboratorijām. Šeit mūsu jaunieši, kas ir tikko atnākuši pēc 9. klases, sāk pirmos eksperimentus veikt un apgūst arī pamatā teorētiskās zināšanas. Kā notiek mācību process? Pēc 9. klases atnākot šeit mācīties, jaunieši sāk apgūt savu profesiju – ķīmijas ražošanas tehniķi. Un tad šeit kopā ar skolotāju 4 gadus apgūst profesiju. Pie jums tomēr ķīmija mācās citādāk nekā vidusskolā. Jā, jauniešiem vairāk šeit uz vietas māca dažādus procesus, kas ir saistīti ar ķīmiju, ne tikai pamatzināšanu līmenī, bet es teikšu tādā profesionālā līmenī, jo pabeidzot tehnikumu, jaunietis ir iegūs jau kvalifikāciju, ar kuru viņš tālāk startē darba tirgu. Imanta, jūs esat skolotāji ķīmijas nodaļas audzēkņiem. Kas jums pašai, kā skolotājai, sniedz to lielāko gandarījumu esot šajā darbā? Vislielākais prieks, jebkurā gadījumā, man nāk no audzēkņiem, mēģinot parādīt ķīmijas daudzveidību. Ir cilvēki, kuriem patīk rutīnas darbs, un ir cilvēki, kuriem patīk kaut kas radošs un kaut ko eksperimentēt. Līdz ar to ķīmija sniedz visas iespējas jebkuram, kurš vēlas šajā ķīmijā strādāt. Ko jūs novērojat jauniešos pēc pirmajiem šiem mācību gadiem? Vai ir kaut kas tāds, ko viņi atklāja par ķīmiju tādu, kas pilnīgi ir kā jauna pasaule? Jauns pārsteigums, ka, piemēram, ķīmija ir arī šeit, vai arī šāda var būt ķīmija? Jauniešiem vienmēr izrādās lielais pārsteigums par to, ka ikdienas lietas mums satur ķīmiju. Tas, ka es pastāstu par piemēru kaut vai kulinārijā, tas viņiem jau izraisa izbrīnu arī šajā ziņā. Un, protams, ja mēs kaut ko uzspridzinām, tas ir vēl jaukāk. Ja? Jo ķīmija no vienas puses ir ļoti neparedzama, ja mēs viņu neturam rāmjos, un tai pašā laikā ļoti paredzama, ja mēs viņu skaisti pieskatām. Ķīmijas un tehnoloģiju nodaļas laboratorija telpas ir aprīkotas ar daudzām tehnoloģiskajām iekārtām, lai mācību laikā būtu iespējams apgūt gan visu nepieciešamo, gan arī gūt padziļinātas zināšanas. Analītiskie svari, spektrofotometri, nodarbojamies ar analīzi spektrofotometriju. Ja? Šeit mums ir kolbu sildītāji, žāvskapji, mufeļkrāsnes un, protams, daudz halātu, jo mums ir jābūt gataviem darbiem un jābūt gataviem arī ar individuāliem aizsardzības līdzekļiem. Vai mēs šodien arī izveiksim kādu mazu eksperimentu? Jā, uzvilksim halātus. Kā jau pareizs atvēriens, jau nostrādā, jau ir dzimis ķīmiķis, ievelkam un tad smuki iepilinam iekšā. Pa drusciņai vai uzreiz? Uzreiz. Un samēsam. Mēs ieguvām mākslīgās asinis. Nu, ar šo mēs tagad varam vēl doties filmēt kino. Jā, tieši tā. To, ka mācību process ir radošs, interesants un aizraujošs, atzīst arī Rīgas valsts tehnikuma ķīmijas un tehnoloģiju nodaļas esošie studenti. Sofija, pastāsti, kāpēc tu izvēlējies mācības Rīgas valsts tehnikuma ķīmijas nodaļā? Pēc 9. klases es domāju ilgi, kur es gribu mācīties, bet es domāju, ka es gribu nākotnē būt par ārsti kļūt. Un ķīmija bija vistuvākais, ko es varu izvēlēties, lai man nākotnē būtu vieglāk. Un tad es domāju, ka es negribu iet tālāk uz skolu, uz 10. klasi, bet man izdevīgāk un vieglāk būtu te, lai es jau uzzinātu visu no ķīmijas, ko es varu, lai pēc tam nemocīties ar to. Bet kā ir, vai šie gadi ir izvērtušies par mocībām, vai patiesībā nē? Nē, tagad tas ir ļoti viegli, man te patīk ļoti mācīties, viss ir interesanti, skolotāji ir ļoti labi. Tālāk man nebūs mocīšanas nekādas. Citi savukārt droši vien domā, nu ķīmija, tas ir tik sarežģīti, tas ir tik nesaprotami, man nepadosies. Ko tu viņiem teiktu? Es visiem saviem draugiem tagad saku iet uz tehnikumu, tiešām uz mūsu. Šeit viss ir ērtāk, pārdomākāk. Un arī tev jau būs profesija pēc tiem 4 gadiem. Arī tu pastrādāsi praksē, un tu jau saprotiesi, vai tev to vajag, vai nevajag. Tālāk, protams, visiem vajag, visi, kas mums te mācās, visi saprot, ka viņi tiešām grib kļūt par ķīmijiem vai par ārstiem, daži no mums. Un es visiem ieteikšu kļūt par ķīmijiem. Studiju laikā jauniešiem ir iespēja piedalīties arī mobilitātes programmās un zināšanas gūt arī ārpus Latvijas. Mobilitātes dot iespēju mūsu jauniešiem doties uz ārvalstīm, iegūt pieredzi savā profesijā.
gan mācīties profesionālas izglītības iestādē, gan arī praktizēties uzņēmumā. Vai jaunietim ir jāatbilst kādiem kritērijiem, vai pietiek vienkārši ar to, ka viņš vai viņa piesakās un ļoti, ļoti vēlās braukt? Mēs skatāmies gan sekmes, gan sabiedrisko aktivitāti, gan uzvedību, gan svešvalodu zināšanas, bet motivācija ir ļoti būtiska nozīme. Kādas ir iespējas, uz kurieni var braukt un cik ilgi var tur palikt un pavadīt šo laiku? Jā, iespēju īstenībā ir daudz. Konkrēti runājot par ķīmijas tehnoloģiju nodaļu, mums ir labs ilgadējs sadarbības partneris Vācijā. Mūsu jauniešiem lieliskas iespējas pilnveidoties ar tādām ierīcēm, kas nav pieejamas šeit tehnikumā un kas viņiem var noderēt tālāk profesionālajā dzīvē Latvijā. Bet kopumā tehnikuma audzēkņiem ir iespējas doties uz vairāk nekā 20 Eiropas Savienības valstīm. Ķīmija dod iespēju izzināt un izprast mums visapkārt dabā notiekošos procesus. Tehnikuma audzēkņi var veikt laboratorijas darbus, eksperimentus un nodarboties arī ar pētniecību. Savukārt pašiem labākajiem ir iespēja saņemt arī stipendiju. Renāta, pastāsti, tu esi izvēlējies jau 4 gadus atpakaļ mācīties ķīmiju profesionālajā izglītības iestādē. Kāpēc? Un pamatskolā izdevās matemātika, skaitā arī fizika un ķīmija. Ļoti priecīgs par to, ka es šeit esmu, jo šeit ir atbalstoši kursa biedri skolotājs, īpaši profesionālās skolotājs, kas šeit bijušas. Viņas man ļoti izpalīdzējusi pilnveidot mani profesionāli, kā arī sagatavot olimpiādēm, piemēram. Ļoti labi. Es zinu, ka tu esi arī stipendijāts. Pastāsti par to. Dabūju Gustavu Vaneku balvu. Tiešām priecājos, ka ir tāda balva, jo tas ir ļoti labs veids, kā dot audzēkņiem motivāciju turpināt darīt savas darba gaitas. Tas arī dod vēlmi kaut ko sasniegt jau arī šeit tehnikumā. Kas tev vislabāk patīk mācībās tehnikumā, atšķirībā, varbūt no pamatskolas? Te tieši koncentrējas uz ķīmiju un no vairākām pusēm. Te ir gan bijusi organiskā ķīmija mācīta, gan neorganiskā ķīmija, tehniskā ķīmija, ķīmiskā termodinamika. Tas viss man šeit patīk. Jāatcerās ir vienmēr, ka mūsu nākotne ķīmijā var būt saistīta arī caur programmēšanu. Tātad, ja ķīmiķis apgūst ķīmijas izglītību un vēl papildus iemācījies programmēt izcili, tad arī iespējas. Ja mēs ļoti labi strādājam ar dokumentēšanu, tā ir atkal iespēja, kur mēs varam strādāt, kur mēs varam pielietot un apgūt. Vēlākos gados mums jau pieslēdzās 3. kursā ir prakse. 3. mācību gadā un 4. gadā ir prakse. Un līdz ar to šajā brīdī prakse pie darba devējiem jau jauniešiem ļauj saprast, vai viņi grib vairāk strādāt rutīnas darbu, vai viņi grib nodarboties ar zinātnisko pētniecību. Viņiem šī iespēja, tā prakse ļauj jau saprast, kur tu gribētu pamēģināt. Un es vienmēr iesaku iespēju izmēģināt, jo jūs nezināt dzīvē, kas jums var noderēt un kas jums ļaus saprast, kur jūs gribat atrasties dzīvē. Šodien darba tirgū ķīmijas nozares speciālisti ir pieprasīti. Tehnikums strādā ciešā sadarbībā ar darba devējiem un īsteno projektus, lai uzlabotu arī materiālu tehnisko bāzi. Mēs esam jau apzinājuši plānus, kas ir nepieciešams laboratoriju uzlabošanai, laboratoriju jaunāku tehnoloģiju vēl papildus iegādēji un arī jaunas laboratorijas izveidēji. Cik ļoti darba devēji iesaistās arī pašā mācību saturā? Darba devējiem mums Rīgas valsts tehnikumā ir īpaša nozīme. Mēs viņus lolojam, mēs viņus cienam un godā turam. Viņi iesaistās gan izstrādājot profesijas standartu, gan piedalās arī izglītības programmas izstrādē, gan arī profesionālo kvalifikācijas prasību noteikšanā un, protams, arī kvalifikācijas eksāmenu izstrādē, kādiem jautājumiem jābūt, kas būtu viņiem obligāti jāzina. Tas viss tiek noteikts un, protams, arī tad ir komisija kvalifikācijas eksāmenos no 3 nozares speciālistiem, kas pieņem šos eksāmenus. Tas nozīmē, ka audzēknis ar savu potenciālo darba devēju satieks jau praksē, pēc tam arī kvalifikācijas eksāmenā, un faktiski jau no pirmās dienas viņam ir jācenšas sevi ļoti labi parādīt, jo tā būs iespējams tā turpmākā darba vieta. Liels paldies ir darba devējiem, kad viņi piedāvā šīs prakses vietas, gan darba vidē balstītu izglītību. Un līdz ar to mēs roku rokā strādājam, jo būtībā darba devējs mums ir klātesošs visā mācību procesā. Izlaidumā pie mums arī nāk darba devēji,
darba devēja apsveic savus jaunos speciālistus, un kā parasti mēs sakām, kad kopā ar diplomu tiek saņemts arī darba līgums. Pēc diploma saņemšanas daudz jauniešu turpina studijas augstskolā un attīstās profesionāli. Rīgas valsts tehnikums nodrošina iespēju izglītību iegūt arī pieaugušiem, jo jāmācās taču ir visa mūža garumā. Andra, pastāstiet par ārpus formālo izglītību. Ko tā dod, kādas iespējas? Ārpus formālā izglītība nozīmē to, ka cilvēks nevienu dienu nav mācījies skolā, arī pie mums tehnikumā, ja? Bet savā darba dzīvē viņš ir ieguvis zināšanas, prasmes, kompetences, viņš atbilst kādai noteiktai kvalifikācijai. Kā pozitīvu, efektīvu piemēru es varētu minēt sadarbību ar akcijas sabiedrību Grindex, kur darbinieki, tieši tādi, kas nevienu dienu pie mums nav mācījušies, veiksmīgi nokārtoja kvalifikācijas eksāmenu un saņēma kvalifikāciju materiālu ražošanas tehnikas. Ko tas dzīvē dod? Gandarījumu, ka cilvēks tomēr kaut kā noteikti etapu pabeidzis posmu, ja? Tā kā pašapliecinājums arī, ja? Un, protams, tā kā darba devēja acīs arī es teiktu, ja, ka tā viņa vērtība varbūt ir augstāka. Atceries, tavas veiksmes stāsts ir atkarīgs tikai no tevis un tavām izvēlēm. Esi drosmīgs, gūsti zināšanas un piepildi savu sapni ceļā uz teicamu karjeru.